Alfreds Vinters ir leģendāra personība. Viņa dziesmas mēs dzirdam tagad vēl. Tas skan arī radio nereti, bet Vintera vārds netiek nosaukts. Varbūt tas reizēm tāpēc, ka Vinters dažiem agrāk nav paticis, un tagad viņi cenšas Vinteru noklusēt, bet varbūt arī tāpēc, ka Vintera dziesmas ir folklorizējušās. Dzied tā kā tautas dziesmas, ļoti tautas šīs dziesmas. Vinters ir dziesmu mūzikas atcerētājs, dziesmu tekstus atcerētājs, viņš pats ir arī dziedātājs, viņš ir dibinājis orķestri un paskoli vadījis. Un Vintera dziesmas skan jau kādus 75 gadus. Pašam Vinteram pēc gada būs 100 gadu jubilejā, varbūt, ka Vintera pieminēs vairāk nekā tas līdz šim ir noticis, lai gan viņš to noteikti būtu pelnījis. Man gribētos vēl uzsvērt, ka Vinters 30. gados ir jaunās latviskās vieglās mūzikas dibinātājs un izveidotājs vairāk nekā jebkurš cits. Un viņš šo latvisko vieglo mūziku izveidoja balstoties uz to mūziku, kādu spēlēja Latvijā pirms tam, balstoties uz iepriekšējām tradīcijām, uz tādām tradīcijām, kādas tagad ir manāmas lauku kapela darbībā vairāk kārt. Vinters ir izmantojis daudzos gadījumos tautas dziesmu paraugus. Viņš ar savu orķestri iespēlējis ir skaņaplatēs ļoti daudz latviešu tautas deju. 30. gados skolās vingrošanas stundās mācījies skolēniem tautas dejas, es arī skolā toreiz mācījos un gāju. Mūsu skolā bija iegādāts liels atskaņošanas aparāts, ko bija izgatavojis. Un ar Vintera platēm spēlēja šīs tautas dejas, Vintera apdare, Vintera kapela, mēs des mācījāmies dejot. Bet ar šo tautas deju spēlēšanu Vinters lielā mērā ir attīstījis arī citus savu sacerējumu stilu. Un latviešu tautas melodijas lielā mērā, latviešu tautas melodija intonācijas ir lielā mērā Vintera dziesmu pamatā. Vinters ļoti plaši izmantojas arī citu tautu dziesmas, vai nu pilnīgi vai daļēji. Tās lokalizētams, sacerētams savu tekstu latviešu valodā un mūziku daļēji vai pilnīgi paņemtams. Tā viņš izmantojas ir baltkrievu, vācu, čehu, somu un vēl citu tautu melodijas diezgan plaši. Dažas mēs šodien no tām arī dzirdēsim. Es esmu gribējis parādīt arī to fonu, kādā Vinters darbojās, lai jūs sajustu, kāds tad Vinters īsti bija, uz tā fona kāds bija. Pašas pirmās 3 dziesmas, ko mēs klausīsimies, nav Vinters atcerētas. Tās ir citu komponistu dziesmas. Vienu dziedās Jānis Āri, kas bija 20. un 30. gados ļoti populārs dziedātājs. Dziesma ir Ak, kaut man dāviņi kāris būtu. Šī dziesma ievērojami vēl ir ar to, ka tā laikam ir vienīgā dziesma līdz pat mūsu laikām, kas ir veltīta kādam sportistam. Es nezinu nevienu citu dziesmu vairāk, kas būtu bijis, bet šī dziesma ir. Otro dziesmu dziedās Pauls Saks, vecais ratiņš, ko jūs visi zināt. No Pauls Saks ir ļoti populārs vieglās mūzikas dziedātājs 20. un 30. gados. Ļoti populāri bija 30. gados Brāļa laivinieki. Tur būs arī viena Brāļa laivinieka dziesma Pagāts un nabaks, kas bija 30. gados populāra, un populāra tā, kā arī varētu teikt tagad, pats saturziņā. Man gribētos vēl īpaši uzsvērt Alfreda Vintera sadarbību ar skaņaplašu firmu Belakorda Elektro. Šās firmas skaņaplatēs ir ierakstīta liela daļa Vintera dziesmu un Vintera skaņdarbu. Belakorda Elektro firmu ir dibinājis Helmārs Rudzītis, tas pats, kurš ir dibinājis apkārt grāmatu draugs. Helmāram Rudzītim bija arī 100 gadu pirms pāris gadiem. Pagāja jubilejā, ko par mums mazliet pieminēja. Un Vinters ar Rudzīti sadarbodamies,
viņa pirmgalka doktora veiksmīgi ir laidis klajā ļoti daudzas Vintera dziesmas. Vintera dziesmas bija ierakstītas ar Latvijas radiofona viena eksemplāra skaņu platēs pirms 1940. gada. Diemžēl 1941. gadā, sākoties karadarbība Latvijā, skaņu kolekcija, kas bija radiofonā, bija pārnesta uz Melngalvināmu. Tur sadega. Man nav zināma, ka saglabājusies neviena Vintera plate šās radiofona viena eksemplāra ieskaņojas, lai gan tāda noteikti ir bijuši. Man izdevies ir dabūt dažas citas radiofona skaņu plates, kuras nebija aizvestas, vēl nav saglabājušās, bet Vintera diemžēl tur nav. Nu, es te laikam būs jāsāk klausīties tās pirmās 3 dziesmas, kas nav Vintera. Kaut man daliņi kā aizbūt, tur dzied Jānis Āre, vecais ratiņi dzied Paula Saks un Bagāts un Aplis dzied Roja Laigeniem. Dāliņa kājas būtu 20 kilometrus, kurām soļot sniegs, tad manas ilgās piepildītas kļūtu un skumjās sirdī atkal nāktu līksma prieks. Pie tevis teikto saules rietā, mums mīlas laimines ziedoņu vakars vēl. Ai kaut man dāliņa kājas būtu, bez gala laimīgs kļūtu nabaga zemes dēļ.
Ejot ratiņš tik klusiņam rīt, dārzā vēsmiņā atskan tur maigi, liegus sapnīšus krēslā sakrīt. Un tad nāk atmiņā man laiks pilsēlu jūtu, bērnu dienas pirmais skūps, kas kars tik vēl. Vecais ratiņ, cik jauki gan būtu, senā jaunībā atgriezties vēl. Ratiņ, cik jauki gan būtu, senā jaunībā atgriezties vēl. Kas ir bagāts, tas cepeš uz ikdienas. Kas ir nabaks, tas var noslaucīt tik slienas. Kas ir bagāts, tam ir vēders mīgs kā pēlis. Bet kas nabaks, tam tas vienmēr plāns kā dēlis. Lai es bagāts būtu, lai es tukšinieks, kad tik sirdī vienmēr manī mājo prieks. Kas ir bagāts, tas var kungiem pretī rāties. Kas ir nabaks, nedrīkst pārāk izrunāties. Kas ir bagāts, tādam cigar silda snīpī. Bet kas nabadzīgs, tas ļurp kā māla pīpī. Kas ir bagāts, tas var cirtīt modes lapu. Nabaks, tas še priekšā aizkar vīģes lapu. Kas ir bagāts, tas ar auto brauc uz mājām. Bet kas nabaks ir, tas turpu ļepo kājām. Lai es bagāts būtu, lai es tukšinieks, kad tik sirdī vienmēr manī mājo prieks. Bagāts laķenis jau nes no mazām dienām. Bet kas nabaks ir, to redz, kā ir biskrienam. Kas ir bagāts, šveicars durvis vērtam plaši. Bet kas nabaks ir, to viņš sviež ārā aši. Ja tu bagāts, katra meiča mīlēs tevi. Ja tu nabaks, tad tev jāiztiek ar sevi. Ja tu bagāts, tad tu sievas pavest vari. Ja tu nabaks, nu tad ar to pašu dari. Lai es bagāts būtu, lai es tukšinieks, kad tik sirdī vienmēr manī mājo prieks. Kas ir bagāts, tas pie galda sēd un smaidā. Kas ir nabaks, tas še priekšā dzied un skraidā. Bagāts, tas tiek nešus nest uz mūža mājām. Bet kas nabaks, tas uz kapiem aizskrien kājām. Kas ir bagāts, katru prāvu viņ nedzina. Bet kas nabaks ir, to ņem un ietupina. Bagātam tam nodokļu inspektors bruk virsū. Bet kas nabaks ir, tas parādā tam pīgu. Lai es bagāts būtu, lai es tukšinieks, ja tik sirdī vienmēr manī mājo prieks. Kādas muzikas fona sāk parādīties Alfreds Vinters. Alfreda Vintera dziesmas firmas Pilakordi elektrokatalogā parādās 1938. gadā tikai. Un tur ir tikai dažas Vintera dziesmas. 1939. gada katalogā Vintera dziesmu ir diezgan daudz.
bet iekļaušies vēl kādu katalogos pirms 50. gada, Vinteres dziesmu vēl nemaz nav. Nu, tagad tālāk divas melodijas, ko Vinteres izmantojas ņemtās citu tautu paraugus. Abas dziedās Tāļuma Alfreda Vintera jautrās kapelas, tie nav nosaukti latēs, un pirmā baltkrievu tautas melodija. Vārdus es atceries Vinteres, tie pavisam vienkārši, Vinteres atceries ar nosaukumu, lai tā būtu rūci, bet melodija tīra baltkrievu tautas melodija. Klausāmies šo melodiju. Harmonika spēlē kontrabasu dūts, lai tā būtu rūts. 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 Skanēja Vintera kapelā, tur bija harmonikas, kāds dziedātāji paši akordeons, tur ir kontrabass un daži pošana instrumenti. Jā, un kā vēl skan vēl akordeonijas rokas? Jā, vēl to pats skan. Otra dziesma būs Gāvojas laivinieks. Tur ir izmantota vācu tautas melodija. Vācieši šo dziesmu laikam sauc par Rainas laivinieku. Šo pašu dziesmu dzied arī Igauni, un viņi to sauc par Emaiļievi laivinieku. Šajā dziesmā Vinteres apvienojas divas melodijas, šo vācu tautas melodiju, un otru viņš laikam piekomponējis pats klāt. Un otras melodijās tekstā ir runa par zilajām acīm, par kurām viņš mūžam domāšot. Laikam šo dziesmu Vinteres ir veltījis savai pirmajai sievai, kā mēs to piekšus ļoti zilas acis, un tādā kārtā te ir gan vieglā mūzika, gan veltījums viņam dzīves pildrī. Klausamies Gāvojas laiviniekā. Vintera kapelā dziedāšana. Sniedz roku daļā meitiņā, nāc sēdies laiviņā. Stalts laivnieks meiču aicina un roku pretī sliedz.
Pret straumi puisens laivu griež, tam prieka pilna sirds, kas poža zvaigznes debesīs, kā meičai acis mirdz. Tās acis, es aizmirst nespēšu, par zilajām acīm es mūžam domāšu. Pie krūtstam glaužas meitene un ķīlais kūpstu sniedz, tai acis sāpju asaras, kas mīlu nenoliedz. Tās acis, es aizmirst nespēšu, par zilajām acīm es mūžam domāšu. Plūst gaujas viļņi steidzīgi, tiem gadi līdzi steidz. Sirds kļuvis gaujas laivinieks, tas sērot nenobeidz. Tās acis, es aizmirst nespēšu, par zilajām acīm es mūžam domāšu. Pazīstam ar nosaukumu Trīs vītušas rozes. Tā arī ir veltīta Vintera pirmajai sievai. Pareizāk sakot, Vintera pirmās sievas piemiņai, jo sieva bija mirusi. Un te nav jāstāst kāda leģenda. Varbūt tā ir patiesa, varbūt nav. Viss zināms, ka Vinters bija draugos ar Kārli Zāli, tēlnieku, kurš ir veidojis Brīvības pieminekli un arī Rīgas brāļu kapu ansambli. Un Brīvības tēla seja, Brīvības pieminekļa augšā, esot veidota pēc Alfreda Vintera pirmās sievas sejas līdzības. Tā runā, cik tam patiesības īstais skaņamies, un tas ir iespējams, ka mums patiesi var būt. Vintera dziesmas ir daudzam rakstītas valšu ritmā, vai fokskat ritmā, vai polkas ritmā, tātad jaunos ritmos. Bet šie dziesma Trīs vītušas rozes ir skumja, un tā ir tango ritmā. Vinters bija sameklējis šajā dziesmā ļoti labi dziedātāju, opera dziedājumu Edvinu Krūmiņu, un arī pavadījumā viņš uzskatīja savu orķestri par sliktu, bet izklausījās vēl kādu elektroorķestri, ko vadīja Teodors Vējš. Ļoti labs diriģents. Nu, klausīsim šo dziesmu Trīs vītušas rozes. Laukā ziedoņa balsis sauc nāc līksmot. Zini, draugs, kā ziedonis ir tik īs. Zinu to, bet ļauj man ziedonis sērot, jo man ziedoņa sapnis bija tik īs. Bija ziedonis arī manā sirdī. Skanēja tur mīlas akords ļauks, bet nu skumjas tagad manā sirdī. Jo uz mūžu zaudēts mīļais draugs. Trīs vītušas rozes un mazs smaidošs foto ir viss, kas no laimes, kā atmiņa man. Kā burvīga teika, kā jauktējas moto, kā bijušais liekas, kā tevis vairs nav.
ticējam dzīvei, kā burvīgai dzējai, ak liktenis vilēnis uz mūžu mušķīr. No tevis man rozes un masmaidošs foto, no manis šī dziesma, lai mūžam tev skan. Sestdienas vakaros varēja klausīties vieglās mūzikas koncertus. Un tur bija arī iespējams uz radio piezvanīt un pateikt, lai dziesmu atkārto, ja tā patīk. Jāsaka tā, ka mana vecāka izmantoja šo iespēju un zvanīja uz radio. Un visi klausītāji radio dzirdēja, kuras dziesmas jau varētu pieprasītas. Un tad no gada beigās varēja saskaitīt, kura ir tā pazīstamākā un populārākā dziesma. 30. gados nerīkoja tādas populāras dziesmu aptaujas, kāds bija padomu laikā parasti. Un tomēr zināmā mērā šāda aptauja notika. Turklāt ļoti objektīvi, jo visi zināja un dzirdēja, kuru dziesmu varētu pieprasīta un kuru vietbiežāk atskaņu tāpēc. No šai ziņā arī Viļņģers guva lielu triumfu. Īpaši 1938. gadā, kad pa priekšu radiofonas platē bija iespēlēta viņa dziesma, kā var aizmirst. Solists bija uzaicināts Maris Vētra un pavadījuma atskaņot Pelakotu orķestris Tiltarbeja vadībā. No šo dziesmu varētu uzskatīt par 1938. gada populārāko dziesmu. Rautiņš alodams it naidi, steigās ar vienu kā nemieradzīts, strauta malā rēc meiļu maigu, gaida tā mīļoto atnākam drīz. Kā var aizmirst, meiteni, ko mīlēji, kā var aizmirst, meitenei, ko solīji. Strautiņ teic, vai velti gaidu, teic man, vai draugs mans šurp neatnāks vairs, sirds man ilgo viņa smaidu, dzirdē tā vārdus, kas solīja daudz,
kā var aizmirst, meiteni, ko mīlēji. Kā var aizmirst, meitenei, ko solīji. Ko 39. Gadā radioklausītāji ļoti daudz pieprasīja, to daudz atkārtoja sestdienas vakaros. Un laikam šie vērpotni, kas ir arī visiem patriotiska dziesma, var uzskatīt par 39. Gadā populārāko dziesmu. Klausāmies. Es skatos un redzu pie debesa gaiputni projām jau trauc, un mani uz saulainām tālēm līdzi tie sauc. Bet velti jūs aicināt mani, es negribu traukties jums līdz, es palikšu dzimtajā zemē, kur dzimis un uzaudzis es. Mana dzimtene jauka, augstiem kalniem lejām, skaistiem mežiem virs tālām, viļņojošām drūvām. Mana dzimtene atskan jaukas Latviju dziesmās, pāri kalniem pāršalts tās, brīvi skanošās. Mana dzimtene jauka, augstiem kalniem lejām, skaistiem mežiem virs tālām, viļņojošām drūvām. Mana dzimtene atskan jaukas Latviju dziesmās, pāri kalniem pāršalts tās, brīvi skanošās.
šās dziesmas novadas, kopā ar dažām citām dziesmām, vien tas bija paņēmis līdzi aizbrauktāms uz Zviedriju pēc Otrā pasaules kara. Un šās dziesmas novadas viņš piedevis Margaritai Vilcanei, kad tā viesojās Zviedrijā, un Vilcana šā dziesma ir dziedājusi arī pēc kara pie mums, un arī dziedāta ir arī skaņaplatē Vilcanas izpildījumā. Man gan jāsaka, ka mana Krūmeņa izpildījums patīk daudz labāk nekā Vilcanas izpildījums. 1939. 1940. gadā uzņēma filmu Zvejnieku dēls. Šai filmai mūziku rakstīja dažādi autori, bet ārkārtīgi populāri kļuva viena dziesma, kuros mūziku rakstījis profesors Jānis Mediņš, konservatorijas profesors. Teksta autors ir atšuks tas pats, kurš rakstīja dažādus tekstus, kuriem karikatūras zīmēja Rižgans. Tādas droši jūs atceraties. Un iznāca tā, ka 40. gadā par populāro dziesmu kļuva nevis Vintera dziesma, bet Šilaša dziesma. Dzied Rudolfs Bērziņš, operas tenors, dzied arī vīru dubultkārtas Tēvija un spēlē Belakautu orķestris. Tad nu gan puceļmeis racis, puti precēt brauc. Puti, hi, 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 puti, ha, ha, ha. Jūra krātu reiku, jākot vēlas mājaku. Jūra krātu reiku, jākot vēlas mājaku. Dēls uz jūru pošas, meiča krastā žēli raud, bangas ceļās, vētra plosās, nebrauc jūrā, briesmas draud. Jūra nāra, tik, 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 puišu kāra, ho, ho, ho. Jūra krātu reiku, priekot vēdas mājaku. Jūra krātu reiku, priekot vēdas mājaku. Bet tas paliek ciets kā krams, viņš tai meičai vārdu devis, brauc uz malu svilpodams. Nogu ziemā, tik, 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 kāda ziemā, ha, ha, ha. Jūra krātu vējiku, priekot vēdas mājaku. Jūra krātu vējiku, priekot vēdas mājaku. Šo filmu rādīja arī pēc Otrā pasaules kara, bet šī dziesma no filmas bija izgriezta. Tāpēc, ka teksta autors un mūzikas autors bija emigrējuši uz ārzemēm, protams, tā dziesma drīkstēja rādīt. 41. gadā ļoti populāra kļuva dziesma Neaizmirstamais Skūpsts. No Latvija bija okupēta, padomu okupācija bija notikusi. Dziesma gan Vinters atcerējies mazliet agrāk, bet 1941. gadā tā kļuva radioklausītājos ļoti lielu ievērību. No zināmā mērā mazliet patriotiska satura dēļ, kas reiz skūpstīs latviešu meiču tekstu. Teksts ir Alfreda Vintera, mūzika Alfreda Vintera, pavadījums pie Alfreda Vintera, kapela Vintera vadībā, Belakautu.
meiču, tas to aizmirst vairs nespēj nekāds. Smaistai burvī, kā saulaina dienā, acis līdzīgi pērlēm tai mirst. Svešās zemes gan arī prot smaidīt, skūpstu kvēlē līdz asinīm trauc. Bet kas kūpstījis latviešu meiču, tas to aizmirst vairs nespēj nekāds. Kastreiz mīlējis latviešu meiču, tas to aizmirst vairs nespēj nekāds. Smaistai burvī, kā saulaina dienā, acis līdzīgi pērlēm tai mirst. Svešās zemes gan arī prot smaidīt, skūpstu kvēlē līdz asinīm trauc. Bet kas kūpstījis latviešu meiču, tas to aizmirst vairs nespēj nekāds. Nākošās dziesmas ir radušās kara laikā. 1940. gadā arī turpinājās kara laikā radiokoncerti sēdienas vakaros īpaši un citās dienās. Un ļoti populāra 42. gadā kļuva Siliņās atcerētā dziesma Paliec sveiks, mans mazais draugs. Aptari ir veidojis kādreizējais no pirms dažiem gadiem Latvijas radiofona kamerorķestra dibinātājs Kreišmanis. Šo dziesmu dzied vīru dubultkvartets Tēvija, tas pats, kurš bija maša dziesmā, ar klavieru pavatību. Orķestris vairs nebija. Tas bija izplatījis kā laikā 41. gadu orķestrām, tad arī vairs jau tik uz Sibiri, daži kaut ko paslēpošies, izveduši, tāpēc orķestris vairs šeit nedzirdēsiet. No, esam bijuši, esmu palicis liekas, mums mazliet draugs. Siliņas. Rīgas meičām skumjas sejās, Latviju zēni karosojam brauc. Dāršiem citi tikai smējas, šķiroties pie meitenītēm sauc. Paliec sveiks, mans mazais draugs, mūsu mīlas laiks bija. Gaidi mani atkal mājās, tad, kad jāvās dziedos lauks. Kaut gan tāļu no dzimtenes esam, un no mīļas meitenītes ar. Tomēr sirdī domas mēs tik nesam, ko gan mana līgriņa dar. Paliec sveiks, mans mazais draugs, mūsu mīlas laiks bija. Gaidi mani atkal mājās, tad, kad jāvās dziedos lauks. Vai tā atceras mani un gaidā, kad par jālām ēnes gaismu lej, jeb vai citam laimīgi tas maida, citus kūsta dzer un jautri spēj. Paliec sveiks, mans mazais draugs, mūsu mīlas laiks bija. Gaidi mani atkal mājās, tad, kad jāvās dziedos lauks. Bet mēs traucam uz priekšu un traucam, mūsu naidnieks uzvarēs drīz būt. Mūsu meitenes neuzsmaidīs citiem, gaidīs mājas pārnakamreiz būt. Paliec sveiks, mans mazais draugs.
jāskan, mūsu mīlas laiks bija. Gaidi mani atkal mājās, tad, kad jāvās dziedos lauk, aliet sveiks mans mazais draugs. Mūsu mīlas laiks bija. Gaidi mani atkal mājās, tad, kad jāvās dziedos lauk. Kara laikā izvērtās radioraidījumi citādi nekā bija pirms tam. Notika raidījumi, kas bija veltīti latviešu leģionāriem. Arī šie dziesmu, ko mēs tikko dzirdējām, ir skanējušies raidījumos. Bet drīz vien ļoti populārs kļuva atkal divas Alfreda Vindzera dziesmas. Viena no tām, Mazais pastabalodītis, parasti spēlēja šo leģionāru raidīto raidījumu sākumā. Dallas teātra aktrise Alma Aupele lasīja leģionāru vēstules un arī tuvinieku vēstules leģionāriem. Un beigās atkal dziedāja vienu Alfreda Vindzera dziesmu. Nu, vispirms klausīsim šo Vindzera dziesmu Mazais pastabalodītis. Vindzera mūzika, Vindzera vārdi atskaņo Vindzera trio. No dzimtenes sveiciens, cik mīļš sirdītās, ja tālu no dzimtenes esi tu pats, ik rindiņu lasot, ir prieku mums rod, un cīniņā drosmī mums pāru tas dod. Tādēļ vakars vai rīt, mūsu dziesmas šeit rīt, mazais pastabalodīti, lido šurpu no dzimtenes tu. Līdz ar mazu vēstulīti un ar dzimtenes sveicienu. No sētas, kur dzīvām un uzaugām mēs, ja sveicienus mīļus mums balodīts nes, tad atmiņā uzaus mums bērnības laiks, un tēva un māmiņas mīļotais vaigs. Tādēļ vakars vai rīts, mūsu dziesmas šeit rīts. Mazais pastabalodīti, lido šurpu no dzimtenes tu. Līdz ar mazu vēstulīti un ar dzimtenes sveicienu. Gaujmalas sveiciens, ja ilgu pilns maigs, tad prātā nāk burvīgais ziedoņa vaigs, kad meitenes līgojot vaļņagus vīt, un raugoties jāņgūnī gredzenus mīt. Tādēļ vakars vai rīts, mūsu dziesmas šeit rīts. Mazais pastabalodīti, lido šurpu no dzimtenes tu. Līdz ar mazu vēstulīti un ar dzimtenes sveicienu. Līdz ar mazu vēstulīti un ar dzimtenes sveicienu. Un šo raidījumu, kas bija veltīts leģionāriem beigās, atkal dziedāja parasti Vindzera dziesmu Neskumsti meitenīt. Arī Vindzera mūzika, Vindzera vārdi dzied pats Alfreds Vindzers kopā ar savu trio. Atceries meitenīt birstalu kluso, atceries traucu, kur tikamies mēs, atceries ozolu vientuļi skumjo, zem kurās zariem tev skūpstiju es. Neskumsti meitenīt mīļotā, neskumsti daudz, īroties atlaidi zeltenī pēc, kad tojam trauc.
māt savu sirdi, aizdezem ozola vakarskatu. Ļaujies tur sapņiem, tad liksies kā sirdi, manejo valsti tā nedaudz tev skum. Neskumti, meitenīt mīļotā, neskumti daudz. Īroties paslaidi teltenī, pēc katojam trauc. Domā, cik brīdi pie trauciņa būsim, sapņos zem ozola sēdēsimies. Tā savā sirdīs tev mieru mēs būsim, ķiršanās sāpes ir aizmirstas pēc. Meitenīt mīļotā, neskumti daudz. Īroties paslaidi teltenī, pēc katojam trauc. Vinteris aizbrauc uz ārzemēm, jo jūs varat tik labi iedomāties, ka šādu dziesmas atcerēšanas dēļ, kad jūs tikko kā dzirdēt, viņam bolševiku laikā nekas īpaši labs te nebija gaidāms. Zviedrijā nodibināja saņemplašu firmu Melvatonu, kura lielā daudzumā izdeva Vintera dziesmas jaunos ieskaņojumos. Vinteris pats bija Zviedrijā nodibinājis savu ierakstu studiju, kur pats spēlēja visus instrumentus un pēc tam samontēja kopā izklausījās it kā orķestris. Bet šī viņa montāža ir diezgan veiksmīga iznākusi. Ir arī tādi Melvatona ieraksti, kur ir patiešām kāds mazs orķestris, piemēram, Vinteris pats ir un grūti pateikt, vai tur ir Vinteris samontējis kopā atsevišķi instrumentus, arī spēlēt orķestris. Diemžēl mana rīcībā nav nevienas Melvatona skaņplates, un tāpēc es jums parādīt nevaru. Vinteris tur ir daļai izmantojis tās pašas dziesmas, kas bija populārākās šeit Latvijā, to paši kā var aizmirst, neizmirstāmies Skūpsta, Neskumst meitenīt un citas, bet tur ir arī daudzas jaunas sacerētas Vintera dziesmas Zviedrijā parādījušās. Nu, varbūt Vintera 100. gadā šī dziesmas jūs var palīstams arī pie mums. Nu, Neskumst meitenīt diezgan tāda skumja dziesma 44. gadā. Ja jums patukšiem klausīties, tad vēl tālāk nogupētas dažas citas dziesmas no Belakona platēm, kas izdodas 30. gados. Varam paklausīties tās arī mums patīk. Pirmā ir ļoti pazīstamā Čehu Līgo Priežamēžu mūzikas autors nav zināms, teksta autors Dzēnieks Rieteklis, dziedo precedētais Aleksandrs Kortāns ar Belakona orķestra pavadījumu. Priežu meži, esmu dārgām saitēm sies. Še ir mana tēvu zeme, esmu dzīmis Gaujama liets. Tik pie gaujas, vēlos būt, un uz augstās klinšu kraujas, sirvim līgā viņu būt. Svešas malas esot jauki, daudz jau daļi brīnumi. Augsti kalni, plaši lauki, greznām puķiem rotātī. Bet kas sveša zemes salas man ar savu greznumu, kāda šeit pie Gaujas malas dzirdu latvju valodu. Sveika Gauja, plūsti knā
dziedājāt, kādu simtiņiem, lai braši Latviju tautā zeļ un zied. Tālas Matīs kopā Belgordu orķestri 1938. gadā. Patiesībā šī dziesma, ko mēs tur dzirdēsim, ir sena studentu dziesma. 38. gadā tā ir pārveidota tādā deiskā ritmā. Bet šās dziesmas dēļ Tāliem Matīsam klājās ļoti slikti padomu laikā. Jūs zināt, ka 30. gados Tālis Matīs bija diezgan pazīstams operas dziedātājs, bet pēc Otrā pasaules kara Tālim Matīsam operas dziedātājs neatļāva. Viņš bija ticis iesaukts uz Čeku, un Čeki viņu bija briesmīgi lamājuši, kā viņam gan nesot bijis kaunas dziedāt tik riebīgu dziesmu, kā šī, ko jūs tūlīt dzirdēsiet. Klausieties. Pulcējaties ļaužu bari, pulcējaties gauj malā, sniediet rokas jautri biedri, svēto zolu prijotnē, gaujas malā vēlos dzīvot, vēlētos būt piedzimis, tur, kur saule miežu zelti, tur, kur zaļu apvinis, tur, kur saule miežu zelti, tur, kur zaļu apvinis. Tūkstošiem, lai skaistas acis, manu sirdi saistīcēj. Tūkstošiem, lai sārtas lūpas, mani mīļus vārdus teic. Tikai gauj malā es vēlos, meklēt sevi mīlīgavu. Tikai gauj malā es stāstīt, cik to kārsi mīlēju. Tikai gauj malā es stāstīt, cik to kārsi mīlēju. Lai ar sveša zemes saulē audzē vīnus dārgāko, lai ar sveš tautieši dziesmās jūtu pilni slavētos. Man tik gauj malā tik pildi, kausa brūno miestiņu, sauklai no Afrits kalni lējās, Dievs lai svētī Latviju. Sauklai no Afrits kalni lējās, Dievs lai svētī Latviju. Un kad vienreiz laiks man pienāks, acis slēgt uz mūžību, atstāt gauju gaujuma lieti, tukšot kausu pēdējo. Tikai gaujas malā mani, vieglas miltis guldiniet, ilnu klēpī baltu ziedu, kā palīdzi gremdējiet. Ilnu klēpī baltu ziedu, kā palīdzi gremdējiet. Atkal kādu ļoti populāru dziesmu, kas gan nav Vintera apdarē, bet izmantot ir atkal vācu tautas melodija, latviešu teksts ir. Šī dziesma izmantot arī filmā Zvejnieka dēls bija, un dziedās Maris Vētra ar Belgordu orķestri. Pie dzintara jūras
kas kur zemi vīr, reiz vientuļā krastā, tie tikušies bija. Viņš Daugavas laimnieks, kam strauja ir sirds, kā zvejniece jaunā, prieks acīs tai mir. Nāks līdz manā dzimtene meitene teica, draugs man, iemīlot sirds tevi sveica, mēs tādēram kopā, viņš man vidzemnieks teik, kā vidzemes teiki, tādziet kur zemes teik. Mēs tādēram kopā, jo to laiminieks stāv, un dzintara jūrā, no Daugavas krastiem jauns laiminieks brauc, to dzintara jūrā un meitene sauc, kur zemes krastā tie tikušies bija, tur nākotnes laimei tie grezenus vīd. Nāc līdz manā dzimtene meitene teica, draugs man, tu iemīlot sirds sevi sveica, mēs tādēram kopā, viņš man vidzemnieks teik, kā vidzemes veiki, tādziet kur zemes teik. Mēs tādēram kopā, jo to laiminieks stāv, un dzintara jūrā, mūsu laimēte stāv. Jā, gandrīz pilnīgi. Bet neguši. Jā, duši. Lokalizēts teksts ir. Nākošā dziesma saucas Rozamunde. Tās mūzikas autors ir čehu komponists Jaromīrs Vejvoda. Kas ir latviešu tekstu darinājis, man nav īsti skaidrs, ja var ticēt Tālim Matīsam, tad viņš pats šo dziesmu dziedāja visā Eiropā, visās valstīs jau 20 gados, un tā kļuva ārkārtīgi populāra. Kara laikā šo dziesmu dziedāja latviešu leģionāri, dziedāja vācu karavīri un dziedāja padomju pusē. Un dzied šodien. Jā, un dzied arī šodien. Tas ir neparasts gadījums, kā abās frontes pusēs dzied vienam to pašu dziesmu. Nu, mēs to šo dziesmu klausīsimies 1938. gada Belako Dēlko pats ierakstā dzied Tālis Matīs kopā ar Belako orķestru. Daudzus gadus mīlu Rozamundi, sapņoju par viņu katru stundu, redzot viņas lūpu sartu zaigu, slepenībā vēlos utrisku stumaigu, bet tā ziet kā violīte kautrā, gaidi vien tā saka, dažreiz jautri, bet man liekas, kādreiz gaidīt beigšu, šodien patis viņai savus vārdus teikšu. Rozamunde, šodien pat man saki jā. Rozamunde, neprasi matei nekā. Rozamunde,
vientere mūzika, vientere vārdi un atskaņo vientere trilāri. Vienu rītu Juris Griečai ausi čuks, vai zini ko? Iesim šodien sēnes lasīt, ko tu teiksi man par to? Grieča nosargs, tu tad saka, bet Jurī tikai apsolies, kad tu mežā malā ticis, nesāc ar mani knakstīties. Juris svētī apsolās, viņi sēņot aizsteidzās. Bet, kad mežā malā tika, Juris Griečai saka tā, iesim dziļāk meža vidū, sēnes neaug meža malā. Bet, kad meža vidū tika, Griečai kaut kā kājas līd, Juris ķerdamies pie Griečas, līdz ar viņa zemē krīt. Un no tāda kritienā Grietiņ kāju vežījā. Juris saka, Griečas protu tādu vainu izdziedēt, tagad guli itin rāma, kājiņ vajag masierēt. Bet pēc brīža Grieča smējās, nu Jurīt, kur tu masierēt? Man tā kājas sapnerības, ja tu tā, tad es vairs ne. Grietiņa mīļā, tas nekas, man tik drusciņ visējā. Tā nu abiem steļotājiem laisitās, projām skrien, saule kautri smaidīdama, jāvairs mežā zemēlijā. Bet iz mežā lēkādami, smaidot viņi mājās nāk. Grieča priecīga, ka Juris tiešām labi mazēt māk. Kam šī lieta jauka šķiet, tie lai rītu sēņoties. Kam šī lieta jauka šķiet, tie lai rītu sēņoties. Zvejnieku meitene nākošā dziesma. To ciet Edvins Krūmeņš un pavadījumu spēlē Alberta Vinterka. 38. ieskatījums. Zvejnieka būdiņa slogā, uguns vēl pusnaktī mirdz, nemierā pilna un baigā, zvejnieka meitene sirds. Jūra tik vētraini bango, jūrā tai aizbrauca draugs, acis tai nemierā zaigo, klusi tā mīļoto sauc. Zin tā, cik vētraina naktī, jūra spēj viltīgā būt, tādēļ tā satrauktā sirdī bailes un nemieru jūt. Pagāja nakts skumji baigā, uz ausa rīts brīnumi jauks,
Smaids atplaukst meitenes vaiga, pārbrauca gaidītais draugs. Vārdiem dzīvība. Mūzikas autors man nav zināms. Ziedmanis Vētra ar Belakautu orķestri 1938. gada iesmēdēties. Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī, Dejā kā žūbīte liep zāriņā, daudz tu solīji maz tomēr tevi, vai nav vienalga raidaidā. Zintara grēcenu solīja saldi, dziļ jūras vārava viskaistākā. Grēcens un devēja putas un maldi, krastā tik viļņi dei raidaidā. Skumjas un laime, kā vītenes vijas, asra krīt biķeri zaļa zeltītā. Dienā, kad krūtīs raud nakts melodijas, dienā, kad jādzied man raidaidā. Krūtīs, kas zīmis, lai krūtīs ar mīris, vieglāk to glābāt būs balts smiltājā. Baiņā kā pēdējais zieds, kad būs īvis, izirs ir baiņaks pats raidaidā. Pārtrūks un izirs, un velti sirds taujās brīdi, kā rūgto vērs saldākajā. Sirds manā nerādna, sirds manā straujā, pārtrūksi tomēr reiz raidaidā. Kuru melodijas bija pazīstamas pirmskara Latvijā, Vinteris Zviedrijā ir uzrakstījis jaunus vārdus. Un vārdi ir pavisam citi. Un tad mēs paklausīsimies sēņotājus 8. Tur būs citi sēņotāji. Vienu rītu jūrīs Kriečai augsi čukst vai zini ko. Iesim šodien sēnes lasīt, ko tu teiksi man par to. Grieča nosargs un tad saka, jūrī tikai apsolies, kā tu meža malā ticis, nesāc ar man knakstīties. Jūrī svēti apsolās, un tie sēņotājs teicās. Meža malā tika jūrīs Kriečai saka tā, iesim dziļāk meža vidū, sēnes neaug meža malā. Un kad meža vidū tika Kriečai kaut kā kājas slīd, jūrīs ķeramies pie Kriečas, līdz ar viņas zemē krīt. Un no tāda kritienā krietiņ kāju mežģijā. Jūrīs saka, Kriečes protu tādu vainu izziedēt, tagad guli itin žāma, kāņ vajag masierēt.
Bet pēc brīža griežas smejās, Juri, kur tu masierēji? Mana kāja sāp nerības, ja tu tā, tad es vairs ne. Griebi mīļā, tas nekas, man tik drusciņi misejās. Tā nu abiem sēņotājiem laiks it ātri projām skrien, sauli kautri smaidīdama jau aiz meža zemē vien. Bet iz meža lēkādami abi sēņotāji nāk, Grieķa priecīga kā Juris tiešām labi masēt māk. Kam šī lieta jauka šķiet, tie lai rītu sēņotiet. Bet šāda sēņošana nav vairs modē dzimtenē, jo tur kulturēli plašu nu šo lietu praktizē. Tur kopsoli var sēņot kolhozniekus brigādieris, un pēc dziesmām laikmetīgām tie sēņotā kā prieks. Uz priekšu biedri triecienā, nu bekas lauks šeit nav ko snaust, jo plašs mums priekšā beku lauks. Pirms plāna tās un grafikas mums jāsalas, lai tur vai kas, pēc šīs laikmetīgās dziesmas tik brīvi skanošos. Eju, nullustīga dzīvošana, bet dziedi raud vai smejies, plāni tomēr nepildās. Un visam tam par spīti kolhozniekiem neveicās. Pats brigādieris domīgs pīpi sūdzot nospļaujās, tikai vecais Juris Grieča krūmos jautri iedziedās. Vai gan tādēļ bēdāt skumt, ja mums liek tukšu gaisu stumt, jo pēc šādas grafikas dabas ratiņš negriežās. Šeit kungs teica par Melbatonu firmu. Firma ir, neviens nezina, kad viņa ir dibināta. Un neviens arī nezina, kad Winters sāka izdot šīs skaņaplates Zviedrijā un kad beidza. Ir tikai norādes no dažiem Zviedrijas arhīviem. Zviedrijas vieglās muzikas arhīvs uzrāda 3 vītušas rozes, skaņaplate 52. Un tad mēs paklausīsimies arī šīs skaņaplates, kas tagad skan, saucās avīzes sērija. Un viņa ir populārā humoristiski vokālā skaņaplaša sērija. Un tur Winters ir norādījis, melodijas ir pirmskara Latvijas, bet vārdi, kā tas notiek šobrīd dzimtenē. Un tagad paklausīsimies vēl vienu melodiju, kas ļoti aktuālais šodien ar pravietiskiem vārdiem gandrīz vai par Eiropas Savienību, 17. numurs. Latju jaunātne neaizmirsti dziesmu, kura brīvi un latviski skan. Ar to saglabāsim latvisko liesmu, kura kvēlo mūsu sirdīs tev un man. Vai tu dzimtenē vai tālu svešā malā, latviu dziesma, lai tev blakus iet kā draugs. Tad nes dienvids vēl nezeri ziemeļu salā, tava dvēsle svešiem sārņiem neaizaug. Līdz ar dziesmu dosim jaunātnei vārdu, tās vei tautu vienotības ceļu ves. Vecie spicmaņi tie nevieno, bet ārdā, tie grib svaru selpot, tie vairs nespēj nest. Nikni tie, kā jaunātne ir cita doma, un tie viņu vecās kliķēs neklausās. Vai tad jābrīnās, kā šodien plašā jomā latju tauta strauji asi mīlējās. Ja tā tālākies, tad vēl pēc 10 gadiem latju tauta svešos ceļos aizklīdīs. Ieprecoties svešās tautās, svešos rados, latju valoda un dziesma apklusīs. Un kad atkal tauta dzimtene reiz tiksies, tad vairs daļi latju dziesma neskanēs. Tad kā aburta mums dzimtā zeme liksies, jo zem veciem senču ozoliem un zem sirmās ābeles skanēs dziesmas kā pie bābeles.
saražoja 78. ātruma skaņu plates 16. Pirmā skaņu plate bija, protams, 3 vītušas rozes. Pēc tam šīs 78. ātruma skaņu plates ar kādu 52. gadu sāka pārskaņoja vēlreiz, jo parādījās Eiropā standarts EP45. Šīs pārskaņoja vēlreiz un izmainīja kārtas numurus. EP45 skaņu plates saražoja 41 kā vienību. Tirāžas nav zināmas, jo vienīgajam, tāpat kā Helmāram Rudzītim, piederēja pilns cikls, sākot pašam no savas skaņu ierakstu studijas un beidzot ar iekārtām, kas ražoja skaņu plates. Mājās viņam tas viss atradās. Paklausīsimies tagad vēl vienu dziesmiņu no Elavīzes sērijas 20. numuru. Vai smaidu draugs, tu kaparacis, vai pievīlā tevi meitene. Ne tādēļ draugs, man skumjas acis un sirdī zudis. Man dzīves prieks, savu dvēsli draugs, es kā paracis, jo viss, kas skaists, šeit nu ir liekts. Neskan skaistās, latju ciehasmas, vairs neskan balsis, tik burvīgais. Vairs jāņuns nemirds, šeit spožā liesmā, no visa tā, tikai atmiņās. Tautai jādzied, šeit dziesma vienā par lielo plašo dzimteni. To skandinā, šeit nakts vai diena, pēc plāna un pēc grafikas. Atpūtu, lai dvēsles smējās, ja katrā dziesmā tik darbam sauc. Kā plāni pildās un augšup ceļās, bet kā tie krīt, to teikt nav ļauts. Nav ļauts nec smaidīt, nec arī raudāt, tas nesot ideoloģiski. Viņš tur sākumā, šī sērija sākās kā radioraidījumi. Uzlikt pašu pirmo nelielu fragmentiņu, bet tie nav radioraidījumi, tas ir Halo, šeit runā veclatviešu raidītājs Lavīze. Mūsu raidītājs atrodas uz veca plosta un peld globālos ūdeņos. No plosta raidījums turpināsim līdz tai dienai, kamēr mūsu jaunātne savāks līdzekļus breķekuģa pirkšanai un sāks raidījums no tā. Bet, protams, tas ieilgs, jo jaunātne līdzekļus nodomājusi savākt ziedojumu ceļā.
nerēķinoties, kā tas ceļš aizņemts no veciem spītsmaņiem, profesionāliem ziedojumu vācējiem. Un tiem tad šajā ārodā vec praks, gan vācot, gan pievācot. Tādēļ domājam, ka jaunātnieku amatieriem savu mērķi sasniegt nenāksies viegli. Tomēr cerēsim un gaidīsim. Tā kā biogrāfijā ir rakstīts Vintera, ir divi avoti. Viens ir internetā, Reinis Streigūts ir aprakstījis, un otrs ir tāda grāmatiņa 3 vītušas rozes Daugjaldo, ka Vinters ir bijis labos draugos ar Uldi Ģērmani. Es domāju, ka tur vārda autors daudzām dziesmām ir cilvēks, kas ļoti labi ir pazinis padomju dzīvi, kas ar pētniecību nodarbojies. Un es domāju, ka dažām autors ir Uldis Ģērmanis. Uzliksim 16. Pēc tās dziesmas šodien bērniem varētu mācīt, kas ir kolhozs. Kad vakarā viss klusi, sēns steidzas klētiņas pusi, un tur gar durvīm grabinās, tīt viņas apverās. Uz sliekņa iznāk viņa, kā nāra palatiņā, un zēns to mīļi sveicina, bet viņa nikni teic. Vai tu traks, vai tev prāts, kāda nakti šurpu nāc? Bet puisēns nebija bešā, tam saldumi bija ķešā, viņš tūti veikli izrāva un meičai pasniedzā. Tā smaidīja nu jautra un nebija vairs tik kautra, zēns jautāja vai traucēju, bet meiša smaidot teic. Mīlīt, vai tev prāts, nerunā un iekšā nāc. Par katru saldumiņu, tā sniedz tam atmaksiņu, to maigi noglāstot un mīļi noskūpstot. Bet rīts, kad ārā ausa, bija saldum tūtīt sausa, zēns ātri projām steidzot piesteidz, kad vēl tiksim viest. Mīlīt, vai tev prāts, nakti atkal šurpu nāc? Tā gāja naktis jaukas, līdz klāt bija rudens aukas, zēns bīdamies no augstuma vairs nelien klētiņā. Bet meiša teic par vēlu, drīz sagaidām mēs dēlu, ar precēšanos pasteidzies, ja ne tev slikti iet. Puisis teic, vai tev prāts, vai no spūkstiem dzimis kāds? Meiša teic, kā nu nē, viss, kas notiek pasaulē. Šāda romantika bija lauku klētiņā un rijā, bet nu tās visas nojauktas un malkās apsirstas. Klētiņas vietā tur ar skubu, kolhoznieki uzceļ klubu, jo dzīve kulturāļna, ja nu katrā kolhozā. Timajā, mīļinkā, dziesmas skan nu klubiņā. Ļaudis gudrības tur smeļās, tie tur guļās, tie tur ceļās, jo kulturālais īru kaus nekad tur netop savs. Veči slaucējas tur svaida un no viņām glāstus gaida, bet ja tās no tiem atturās, tad veči pukojās. Slaucējas dražīgas, cūkopes tās mīļākās. Slaucējām pie jodas, savs priekšsēdz pilns uz goda, mūs kolhozam trūks piena, un vaina te ir viena, jo izslaukums par mazu, ne vairāk kā no kazu, tam domas nav pie lopiem, bet gan pie puišiem jokiem. Bet slaucējas nav kautrīgas un kailu roku ķeramas, tās parādā tam nepaliek un patiesību dzird liek, kad citi sienu pļāva, mūsu priekšēd griestos pļāva un teica laiks vēl nav, vai gan aizbēg siens un pļāva. Tagad šurp dod sienu, tad lopiņi dos pienu, bet ko ar zāļu skaidām, no lopiņiem lai gaidām. Vai iestāstīt var lopam, kā grēks ir būt tik skopam, un jādod viens pēc plāna, kaut arī viņa vāja. Bet lops tad ir un paliek lops, ja tukš būs vēders, tukš būs tops, un tādēļ vecīt priekšsēdi uz vēdām ierauž kukteri.
kas tavas dusmas remdēs un saldos sapņos gremdēs, kā lopiņi ēd sienu un dod pēc plāna pienu. Protams, Vinters ar humoru ir pakērējis arī Daugavas vanagus 14. dziesmi. Saucās Pelēkais zvirbulis. Maz pelēks zvirbulēns, tu plietu drūms un domā, cik lieliem putniem ir dzīve brīnišķā. Tie māgas pilnas un tiek vienmēr labā omā, jo tiem par dziesmām labi samaksā. Tā Rīgas gaļiem par viņu dziesmām maksā. Pats propagandas velns un teic, lai ēd cik spēj. Tādēļ tie priecīgi, tie dziesmu balsīs skaļā, lai laukos vairāk kukurūzu sēd. Bet svešātnē skan cita putnu dziesmā, to dzied šeit mūsu dižais vanadziņš. Tak viņa dziesmai nav vairs tā vecā liesmā, jo citus putnus daudz ir krāpis viņš. Priekš zilā putna pats vanags daudz olu vācis, un savā likstā tās visas noslēpis. Tak zilo putnu līdz šim vēl nav perēt sācis. To dzīrojot, tas laikam aizmirsīs. Tā zilais putns, kā cits visvējā gaisīs, un no tā pāri nepaliks nevans karis. 52. gadā Eiropā tiek pieņemts standarts EP45, mazās skaņaplatītes, bet Latvijā viņas ražoja 3/3 ātrumu, šīs ir 45 ātrumu. Pirmā skaņaplatīte EP ar numuriņu 2051. Mums būs jāvienojās ar iepriekšējo kungu, kad viņa ir izdota, jo uz kataloga ir rakstīts Alfrēda Vintera 25 gadu artista gaitu un viņa populāro melodiju atcerēja veltīti jaunieskaņojumi skaņaplatēs. Vai ar pirmo skaņaplati balot elektro, vai ar pirmo atskaņojumu radiofonā. Šeit jūs varat apskatīties. Un otrā dziesmiņa ir Gājputni. Arvīts Sundīns, Kamon Dērģelis. Raugos un redzu pie debes, Gājputni projām jau trauc un mani uz saulainām tālēm līdzi tie sauc. Bet velti jūs aicināt mani, es nespēju traukties jums līdz, es palikšu dzimtajā zemē, kur dzimis un uzaudzis es. Mana dzimtene jauka,
augstiem kalniem dījām, plašiem laukiem virs talām, viļņojošām drūvām. Manā dzimtenē atskan jaukas latju dziesmas, pāri kalniem pāršaukstās, brīvi skanošās. Mana dzimtene jauka, augstiem kalniem lejām, plašiem laukiem virs talām, viļņojošām drūvām. Manā dzimtene atskan jaukas latju dziesmas, pāri kalniem pāršaukstās, brīvi skanošās. Nu, tad te ir karavīri viena par otro pasaules kara notikumiem. Numuriņš. 5. Popūrīs. Es ar savu gitāri, staigājot pa pasauli, domāju par tālo dzimteni un par mīļo meiteni. Kā aizmirst to, kad pirmos pulsu guvu, pie gaujas jaukā ziedoni. Tu piedaudies pie manis mīļi tuvu un mīlas dziesmu dziedāji, bet negribēm šo mīlas laimi gauli, jo biju kara virs, ko cīņā sauc. Tik šķiroties bija ļauts vēl dēļ skūpsti, tas bija ļauts, tas bija ļauts. Paliec sveiks, mans mazais draugs, mūsu mīlas laiks bija jauks. Gaidi mani atkal mājās, tad, kad ievas ziedros plauks. Tās bija ceļš un cīņu lauks no mājām, tomēr cīņa mož bija mūsu gars, jo par tēzemi mēs cīņā gājam, cīņu dziesmas dzīvā drosmēs, pas uz priekšu zēni rausim gaisā, vispirms tos neuzvaramos, pēc tam ar saikstās dzīsim maisā, kā teikto zili pelēkos. Kara rati sagriezās, cik žēl, tik reizi beidzot apgāzās, cik žēl, kad sirdis mēs cerējām, no taisnībai vēl ticējām, bet žēl. Mēs tikam smagi pievilti, cik žēl, kā zēri būri sadzīti, cik žēl, kur tikam baigi mīnēti, un gaisā rauti skrīnēti par to, kādēļ. Zvani gitāre, laidzi dziesmu meitene, laidzi dziesmu mīļā meitene, mani jūrai dzimtene. Es neskumstu, lai kā man klājas, un matos aužas sudrabs balts, man mīļa tuv un tēva mājas, kur gauja plūst un bērzi šauts. Padēļas te viss nav zaudēts, teiks tomēr ausīs brīvēs rīt, jo Latju kara vīra rokās par brīvību skoļ zobens vīr. Tā, nu tev mēs dzirdējām, Vinters mira 76. gadā, bet zviedru pianists un komponists Arvīts Sundins tikai 1999. gadā. Un apmēram pirms 3 gadiem Zviedrijā parādījās tāda diskusija, kur 2 zviedru muzikologi
runāja anonīmi nezināmais pianists Arvīds Sundīns. Un tad arī parādījās viņa skaņplates pieejams. Viņas jau bija arī iepriekš izdotas, bet nezinu, kāpēc viņi uzskatīja viņu par nezināmo pianistu. Un šeit ir Vinters arī ieskaņojis rokenrollus. 15. dziesmiņā arī spēlēja Arvīds Sundīns uz hamondērģelēm. Es mīlēju paties, bet žēl, kā nācās man viņā maldīties. Zuzanna bija meitens ideāls, bet no to skāris ir modes karnevāls. Ja nav tev moderns auto, tad viņai nederī, jo viņai patīk zēni, kas piespiež pederī. Zuzannai vairs netīk fokstrots maigs, bet boogie un rock'n'rolls tik baigs. Zuzanna ver sirdi, kamēr laiks, jo ziedonis steidzās, tam seko rudens baigs. Zuzanna viss aizmirst kļūs paties, ja vēlies dziesmā, tu senāk klausīties, jo mīlas romantika tā nekļūs modernā, un tādēļ velti meklēt, pēc tās ir Brodvejā. Zuzanna ver sirdi, kamēr laiks, jo ziedonis steidzās, tam seko rudens baigs. Pēc Vintera nāves 80. un 83. gadā apmēram otra skaņuplašu firma, kas atrodas Stokholmā, izdevniecība Latvian Music, izdod divas skaņuplates, balstoties uz šīm 20 melodijām. Abās skaņuplatēs, gan 51. gan 53. pamatā ir Vintera artista gaitām izdotās skaņuplates melotoni. Pirmā 51. ir ierakstīta no studijas ruļļa, otrā izklausās daļēji no studijas ruļļa, daļēji no melotona skaņuplatēm. Pēc tam, kad Vinters 76. gadā ir miris, sākās mantojuma kārtošana priekš radiem Latvijā. Un dzērais un čekists Ivars Ķezbers nozog visas matricas melotonu. Matricas ir visas gājušas bojā. Un nav arī vairāk studijas ruļļu. Numurs. Nākamais numurs ir, kur Arvīds Sundīns spēlē latviešu dziesmu popūriju, aranžējas Alfrēds Vinters. Nākamais numurs, 16. Kā tas Ķezbers var nozēm, viņš ir attiek skaities, vai kā tu tam Vinterā? Nē, nu mantojumu caur Injoru kolēģiju. Latvija taču bija okupēta. Meita taču Vinteram bija Latvijā dzimta.